video, un šis video būs mana kolekcija ar gēlakām, ko esmu pasūtījis no eBay. Šo video ideju man ieteica viena meitene, kuru uzrakstīja man Instagramā un teica, ka būtu interesanti redzēt šādu video. Ceru, ka pārējiem arī tas šķitīs interesanti. Un varbūt jums arī ir kāda ideja, ko vēlaties, lai es uzfilmēju kādu video, tad droši rakstiet komentāros vai man uz e-pastu. Zinu, ka esat ļoti skopi man ar komentāriem. Nevilksim garumā un skatāmies, kas tad man šeit ir iekšā. Sāksim varbūt ar jaunākajām gēlakām, ko esmu pasūtījis, un arī neesmu arī tā kā jums parādījusi, jo pirmās gēlakas, ko pasūtīju no eBay, jau vairs nelietoju, jo kvalitāte ļoti atšķirās ar tām jaunajām gēlakām, ko esmu pasūtījis. Ātri izskrienam cauri topiem un bāzēm. Es domāju, tā būs daudz interesantāk. Nu, lūk, pirmais, kas man ir tops. Šo topu vēl joprojām izmantoju. Man viņš patīk. Es viņam nekur īsti piesieties nevaru. Ļoti jauks tops. Nu, lūk. Un ļoti ilgu laiku, kā redzat, iet. Man liekas, ka šis tops man ir bijis kādā no video. Un bāze man nepatīk. No šīs firmas. Viņa ir viņa ir ļoti šķidra un tur ir ļoti maz iekšā, jo manas neveiklības dēļ viņu netīšām izlēju, bet nav liela bēda, jo pašlaik izmantoju šo bāzi. Šī bāze man ļoti patīk. Viņa ir ļoti bieza, viņai ļoti bieza konsistence ir, un viņa pati izlīdzinās. Tas man ļoti patīk šajā bāzē, un noteikti, ja beigsies, pirkšu vēl šādu bāzi. Nākamais mums ir vēl viens tops. Šis tops arī, viņam nav nevainas, viņš ir ļoti labs. Viņš pat, man liekas, nedaudz biezāks nekā šis. Bet, ja nav par rokai, tad arī izmantoju šo. Ko es vairs neizmantoju, ir šis tops. Šo noteikti neizmantoju, nezinu. Vairs primeru neizmantoju, jo arī bez primeru man ļoti labi turas gēlakas, un viņš ļoti spēcīgi ož, smird. Kas arī ļoti ož un nav tas patīkamākais aromāts. Uz krāsām ir gēls, caurspīdīgais. Agrāk es viņu izmantoju, lai nostiprinātu nadziņus, bet vairs kaut kā neizmantoju. Savai mammai savu reizi es izmantoju šo gēlu caurspīdīgo, lai nadziņš ir nedaudz spēcīgāks, bet sevi es vairs neizmantoju. Arī šāds gēls man ir. Šis ir nedaudz sliktāks nekā šis ir nedaudz labāks. Un sen atpakaļ biju pasūtījis arī akrila pūderis. Es nezinu, varbūt, ka tas nav akrila pūderis, bet, es biju pasūtījis, jo domāju tādā veidā nostiprināt savu naga plāksnīti, lai viņš būtu nedaudz stiprāks, kā redzat, neesmu vēl taisījis vaļā. Lūk, šāds pūderīts ir iekšā, bet pateicoties šai bāzei, man nav vajadzība pēc šī pūdera. Tā kā, nezinu, varbūt kādreiz pamēģināšu, bet pašlaik nav vajadzība, bet kamēr man ir šī bāze. Es domāju, tad mēs varam lēnām ķerties klāt
pie gēllakām. Varbūt es sākšu ar tām, kuras man ir jaunās, kuras es neesmu, man liekas, pat rādījusi nevienā no video, jo skatoties pēc tā, kā jūs skatāties video, es redzu, ka tie video jums tā kā ne īpaši patīk, nu tad es cenšos arī viņus tā kā, nefilmēt, jo, kaut kā tā. Šīs gēllakas, man liekas, ka vēl jābūt kādai. Šīs gēllakas ir no viena pārdevēja. No šī pārdevēja man ļoti, ļoti patīk pasūtīt gēllakas, jo gēllakas ir ļoti noturīgas un ļoti biezas konsistences, un man vairāk patīk ar tādām strādāt nekā ar šķidrām, kas aiziet aiz butikules un pāriet pāri, un tad ir lielāka ķēpa. Nē, šī nebūs. Nu tā, parādīšu. Jaunās gēllakas ir lūk šāda. Maigi rozā. Kaut kas mums pazuda. Tāda rozā. Šo gan vēl neesmu likusi uz nadziņiem, jo vienu reizīti gan uzliku, bet ar viņu ir ļoti, ļoti akurāti jāstrādā, jo katru mīnusiņu šai maigi rozā gēllakai var saskatīt, kas šodien notiek ar autofokusu. Nākamā ir mums caurspīdīga ar šādiem spīdumiņiem. Ļoti, ļoti skaista. Viņa man ir arī uz nadziņa. Nākamā mums ir lūk šāda lilā. Ļoti, vairāk jau ļoti, ļoti piesātināta lilā krāsa. Šo arī vēl neesmu izmēģinājusi, noteikti izmēģināšu, bet pašlaik vasarā kaut kā vēl nevēlos tik tumšu, jo viņa ir ļoti, ļoti tumša. Nākamā ir šī rozā. Šī man ir pašlaik uz nadziņa. Ļoti šī man patīk. Šī ir tāda neitrāla rozā, bet tāpat laikā uzliekot nedaudz spīdumiņus. Viņa atkal ir nedaudz savādākā tonītī. Mēģināsim ātrāk. Un no jaunajām arī ir ļoti, ļoti sarkana. Stipri sarkana, bet šo arī vēl neesmu. Šo esmu savai mammai krāsojusi, bet ļoti labi sarkanas tonītes, bet es skatos, kad ir jābūt vēl, vēl man bija jābūt šāda dzeltena. Dzelteno gan neesmu krāsojis, bet man liekas nākamo, ko likšu šo dzelteno uz kādu vienu no nadziņiem. Ļoti piesātināts dzeltens tons, neon dzeltens, un man liekas jābūt arī zaļam tonītim mums, bet labi. Šie ir mani favorīti, kurus es izmantoju tiešām ikdienā, un šis pārdevējs visas gēllakas, ko esmu sūtījusi, ir ļoti, ļoti labas no viņa. Tā kā, ja neaizmirsīšu, ielikšu linku no pārdevēja, no kura es pasūtu šīs gēllakas. Atvainojos, ka es tīru, jo ir izbirstas pūderis. Lūk, kas vēl mums ir? Azūra. Izņemšu visas azūra gēllakas. Redzat, neliels hauss man tur ir manā groziņā, bet pirms nebija man šī mazā kolekcija, tad pārsvarā lietoju šīs azūra gēllakas, jo šīs arī ļoti labas gēllakas. Šo pārdevējus gan vairs neatradīšu, jo viņš ir pazudis no eBay, bet arī pasūtīju no viena šīs azūra gēllakas. Tā bija zila. Šī mums ir izteikti sarkana, ar tādiem kā spīdumiņiem. Ļoti izteikti sarkana. Viņš kaut kā fokusējās uz to grozu. Paņemšu nost. Lūk šāda sarkana. Tā. Nākamā mums ir jau izlijusi. Šī mums ir tāda rozā, bet ar tādiem kā
aplīšiem un ar ornamentiem iekšā. Nākamā mums ir tāda izteikti lilā ar spīdumiņiem. Tāda. Kas vēl? Un šī, man liekas, ir baltā. Jā, balto šogan es izmantoju vēl šobrīd. Ja es izdomāju uztaisīt sev franču manikīru, tad izmantoju šo balto, jo šī baltā. Viņa nav īsti balta, viņa ir ar tādu zilganu piesitienu. Man bija vairāk šīs gēla lakas, bet atdevu, jo es viņas paturēju sev tikai tās, kuras es tā kā varētu kādreiz izmantot. Un pirmā mums ir, viņas visas trīs ir magnētiskās, un šī mums ir tādā lilā tonītī. Nākamā mums ir zaļā. Šī zaļā man ļoti patīk. Izvēlkot arī šo magnētu laukā, var ļoti pamanīt tāpat kā lilā. Un šī mums ir maigi rozā. Ar maigi rozā šo gan ir ļoti jāpiestrādā. Bet šīm gēlakām ir viens liels mīnus, viņš šķidras, un man kā neprofesionālim ir ļoti grūti ar šādām gēlakām strādāt. Nu, un tagad aiziet visas, kas bija pirmsākumos pirktas, kuras jūs, man liekas, esat redzējuši manos video, arī šeit. Es izņemšu ārā. Un tas arī viss, man liekas. Lūk, kur atradu šo arī vienu no jaunajām. Man liekas, Instagramā man viena bildīte ir ar šo zaļo gēlā, kur man ir uzkrāsot nadziņu un pāriet mans tempings. Ļoti patika šīs zaļā krāsa. Viss pārējās ir tās, jā, kā jau teicu, pirmsākumos, kas ir pirktas, un šeit ir viena pat bāze aizķērusies man. Nu, šī bāze ir ļoti šķidra. Šeit es esmu kaut ko pat taisījusi, lai saprastu, kāds tons tur ir iekšā, bet, nu jā, lūk, šāds bordo. Es teicu, sāku skatīties, ka diezgan daudz man tumšie toņi ir. Šāds zaļš. Tad, kad es viņu pasūtījis, ļoti gribēju, un tad, kad atnāca vairs, man viņš nepatīka. Melnais, nu jā, vienīgā melnā krāsa, kas man ir šīs firmas. Nu, es viņu vienkārši pasūtīju, ja nu kādreiz vajag, bet melnas nagus netaisos krāsot, bet, nu, ja kādreiz vajag kaut kādu akcentiņu, tad tāpēc viņi man ir. Lūk, šāds zaļš, tumši zaļš, viņš vairāk jums izstāsta kamerā, man liekas, pēc melna, bet viņš ir zaļš. Vēl ko arī necik sen krāsoju, ir šis tornīts tāds kā perlamutu, tāds, lūk, šāds. Šis arī no pirmsākumiem tumši zila, ļoti tumši zila krāsa. Šī bija mana favorīts, kad tikko sāk krāsot nadziņus, tad pārsvarā liku šo tumši zilo tonīti. Balts, šo neskrūvēšu vaļā, jo līp rokas. Šīs man pat liekas, ka varbūt ir jāsviež ārā, jo es viņas tiešām vairs nelietošu, jo viņas visas ir lipīgas un, nu, nezinu, šāds tumši lilā. Nu, šo gan es izmantoju savu reizi uz kādu no nadziņiem, kā akcentiņu, kurš tāds maigi rozā ar spīdumiņiem. Šāds pelēks, nezinu. Varbūt, ja mācētu ļoti akurāti uzkrāsot, varbūt būtu ļoti skaisti. Un sarkans. Nu, tas arī viss. Man mēs tik liela tā kolekta laika ir diezgan daudz sakrājušās šīs gēlakas. Nu jā, ir parādījušies savu favorīti, kas ir noteikti šī čupiņa. Pārējās, nu jā, retu reizi var izmantot, bet, nu jā, kā jau teicu, esmu atradusi savu pārdevēju, kurš tirgo tiešām labas gēlakas un kuras ļoti ilgi turas uz nadziņiem. Un es ceru, ka viņš no eBay nepazudīs, un ja kādreiz vajadzēs vēl kādu gēlaku, tad noteikti no viņa pasūtīšu. Nu, tas arī viss. Ceru, ka jums patika, un gaidīšu no jums komentārus. Jums pagaidām atā.